jautājums par to, kas izsauc krīzi Latvijā. Jo es domāju, ka jautājums par to, kāpēc mēs vispār parlamentā apspriedām jautājumu par to, vai mums vajadzētu fiskālās disciplīnas likumu, ir bez šaubām šī milzīgā krīze, kur mēs piedzīvojām. Neviens nevēlas otrais vairs piedzīvot tādu krīzi. Un tā kā lielā mērā sabiedriskā diskusija ir bijusi par to, ka šo krīzi ir izcaukusi valdības bezatbildīga rīcība treknieku gados, tad neapšaubām mūsu politiskā loģika ir izveidot skaidru un stingru fiskālās disciplīnas likumu. Tas ir iemesls, kāpēc mēs esam pieķērušies šīs fiskālās disciplīnas likumam, un kāpēc mēs gribam ne vairāk, ne mazāk kā satversmē ierakstīt iekšā. Tāpēc, ka mēs nevēlamies otrais piedzīvot krīzi, saprotos. Bet savas runas iesākumā es vēlos argumentēt, ka valdības fiskālā disciplīna vai nedisciplīna nebija šīs krīzes galvenais cēlonis. Un vienu nav galvenais cēlonis arī līdzīgās mums valstīs. Un galvā arī atbildēt jautājumu, kāda ir pareiza fiskālā politika, bet, kā varbūt sākumā teica, es domāju, ka mēs varam tikai uzdot jautājumus par to. Bet jautājumus, kurus es mēģināšu uzdot savas runas beigās, būs pietiekami nozīmīgi jautājumi. Un uz viņiem neatbildot, arī mēs nevaram iet uz priekšu un pieņemt šo likumu. Kolēģi no Latvijas bankas, kuri šeit ir runājuši, bet es jūtu, ka viņi ir tie, kas uzsver tā mītu, kā Latvijas valdība īpaši izšķērdīja pārtērēja līdzekļus pēkšņos gados, neturēja budžeta pārpalikumu kā Igaunija, bet turēja budžeta deficīti, kas bija neveiksmīgi un noved pie tā, ka mums ir krīze. Šī tabuliņa nāk no Starptautiskā valūtas fonda. Es paņemšu rādām ierīcību. Šī tabuliņa nāk no Starptautiskā valūtas fonda, un tajā ir redzams, ka, ja mēs paskatāmies, kāds ir valsts parāds 2003. Gadā un 2007. Gadā, tad faktiski Latvijas valsts parāds ir krities. Un tas šķiet neparasti. Kā? Mums taču bija visus šos gadus. Mēs vērojām, ka Latvijā ir budžeta deficīts. Tātad mēs tērējam vairāk nekā mēs ieņemam naudas. Bet Starptautiskais valūtas fonds mums saka, ka Latvijas parāds kā procentu no iekšzemes koprodukta no 2003. Gada, viņš bija 13,2%, līdz 2007. Gadam ir nokrities līdz 7,8% no iekšzemes koprodukta. Kāpēc tā? Tas tādēļ, ka ekonomika auga daudz ātrāk nekā mums bija parāds. Plus Latvijā bija inflācija. Parāds ir noteiktās nominālās naudas zīmēs. Ja jums ekonomika aug un ir inflācija, tad jūsu ekonomika pieaug daudz vairāk par pieauguma apjomu plus inflācijas apjomu. Līdz ar to, pat neraugoties uz to, ka valdība turēja nelielus budžeta deficītus treknējumos gados, faktiskais Latvijas parāda apjoms kritās. Un 7,8% liels parāds no iekšzemes koprodukta ir maziņš. Citreiz mums saka, Igaunija ir bijusi daudz prātīgāka, bet praktiskā starpība, viņiem bija 3,4, mums bija 7,8% no iekšzemes koprodukta. Starpība ir, bet tā nav būtiska starpība. Starpība varbūt ir citur, ka viņiem bija tā kā malā rezervē aplikta nauda, respektīvi viņi bija aizņēmušies naudu, lai noliktu malā. Bet tas nav tas pats, kas viņi būtu turējuši kaut kā saprātīgāk savu budžetu. Jautājums par to, kāpēc mēs vispār diskutējam, protams, fiskāla disciplīnas likuma, ir jautājums par to, kas bija krīzes cēlonis.
Es gribu argumentēt, ka krīzes cēlonis Latvijā bija nevis valdības aizņemšanās, tas bija ļoti maz. Šeit, šis ir parāds, kur izveidoja Latvijas valdību. Šis ir parāds, kur izveidoja privātās bankas Latvijā. Tas ir īstais parāds, kuru krīzi mēs piedzīvojām. Ne jau šis te mazais Latvijas valdības parāds. Un es gribu argumentēt, ka atbildība par to nav valdībai, par kuru būs jautājums par to, kas izsauc krīzi Latvijā. Jo es domāju, ka jautājums par to, kāpēc mēs vispār parlamentā apspriedzām jautājumu par to, vai mums vajadzētu fiskālās disciplīnas likumu, ir bez šaubām šī milzīgā krīze, kuru mēs piedzīvojām. Neviens nevēlas otrais vairs piedzīvot tādu krīzi. Un tā kā lielā mērā sabiedriskā diskusija ir bijusi par to, ka šo krīzi ir izcaukusi valdības bezatbildīga rīcība treknīgos gados, tad neapšaubām mūsu politiskā loģika ir izveidot skaidru un stingru fiskālās disciplīnas likumu. Tas ir iemesls, kāpēc mēs esam pieķērušies šīs fiskālās disciplīnas likumam, un kāpēc mēs gribam ne vairāk, ne mazāk kā satversmē ierakstīt iekšā. Tāpēc, ka mēs nevēlamies otrais piedzīvot krīzi, saprotos. Bet savas runas iesākumā es vēlos argumentēt, ka valdības fiskālā disciplīna vai nedisciplīna nebija šīs krīzes galvenais cēlonis. Un nu dienu nav galvenais cēlonis arī līdzīgās mums valstīs. Un gal galā arī atbildēt uz jautājumu, kāda ir pareiza fiskālā politika, bet, kā varbūt sākumā teica Friedricha Herbera Stiftunga vadītājs, es domāju, ka mēs varam tikai uzdot jautājumus par to. Bet jautājumus, kurus es mēģinātu uzdot savas runas beigās, būs pietiekami nozīmīgi jautājumi. Un uz viņiem neatbildot, arī mēs nevaram iet uz priekšu un pieņemt šo likumu. Lai man atvaino kolēģi no Latvijas bankas, kuri šeit ir atnākuši, bet es jūtu sabiedriskajā telpā, viņi ir tie, kas uzsver tā mīta, kā Latvijas valdība īpaši izšķērdīja pārtērēja līdzekļus treknīgos gados, neturēja budžeta pārpalikumu kā Igaunija, bet turēja budžeta deficīti, kas bija neveiksmīgi un noved pie tā, ka mums ir krīze. Šī tabuliņa nāk no Starptautiskā valūtas fonda. Es paņemšu rādām ierīcību. Šī tabuliņa nāk no Starptautiskā valūtas fonda, un tajā ir redzams, ka, ja mēs paskatāmies, kāds ir valsts parāds 2003. Gadā un 2007. gadā, tad faktiski Latvijas valsts parāds ir krities. Un tas šķiet neparasti. Kā? Mums taču bija visus šos gadus. Mēs vērojām, ka Latvijā ir budžeta deficīts. Tātad mēs tērējam vairāk nekā mēs ieņemam naudas. Bet Starptautiskais valūtas fonds mums saka, ka Latvijas parāds kā procents no iekšzemes koprodukta no 2003. Gada, viņš bija 13,2%, līdz 2007. Gadam ir nokrities līdz 7,8% no iekšzemes koprodukta. Kāpēc tā? Tas tādēļ, ka ekonomika auga daudz ātrāk nekā mums bija parāds. Plus Latvijā bija inflācija. Parāds ir, noteiktās nominālās naudas zīmēs. Ja jums ekonomika aug un ir inflācija, tad jūs ekonomika pieaug daudz vairāk par pieauguma apjomu plus inflācijas apjomu. Līdz ar to, pat neraugoties uz to, ka valdība turēja nelielus budžeta deficītus treknīgos gados, faktiskais Latvijas parāda apjoms kritās. Un 7,8% liels parāds no iekšzemes koprodukta ir maziņš. Citreiz mums saka, Igaunija ir bijusi daudz prātīgāk, bet praktiskā starpība, labi, viņiem bija 3,4, mums bija 7,8% no iekšzemes koprodukta.
Starpība ir, bet tā nav būtiska starpība. Starpība varbūt ir citur, ka viņiem bija tā kā malā rezervē aplikta nauda, respektīvi viņi bija aizņēmušies naudu, lai noliktu malā. Bet tas nav tas pats, kas viņi būtu turējuši kaut kā saprātīgāk. Jautājums par to, kāpēc mēs vispār diskutējam, protams, fiskāla disciplīnas likuma, ir jautājums par to, kas bija krīzes cēlonis. Es gribu argumentēt, ka krīzes cēlonis Latvijā bija nevis valdības aizņemšanās, tas bija ļoti maz. Šeit, šis ir parāds, kur izveidoja Latvijas valdību. Šis ir parāds, kur izveidoja privātās bankas Latvijā. Tas ir īstais parāds, kuru krīzi mēs piedzīvojām. Ne jau šis te mazais Latvijas valdības parāds. Un es gribu argumentēt, ka atbildība par to nav valdībai, par kuru mēs, kuriem ir šobrīd fiskāla disciplīnas likuma, atbildība par to ir Latvijas bankai. Un es paskaidrošu pēc tālāk. Bet šaubām arī Latvijas krīze, kā viņa tagad notiek, lielā mērā tādēļ, ka šobrīd ļoti straujā veidā aizplūst kapitāls projām no Latvijas. Tajā nozīmē, ka ļoti strauji sarūk kopējā kredīta masa. Un tas ir arī būtisks iemesls tam, kad Latvijā ir recesija. Mūsu kopējais kredīta apjoms, kas ir, kur ir krities salīdzināt ar Rekno vēl augstāko līmeni, ir pēc maniem aprēķiniem aptuveni 4,5 miljārdi latu, kas ir pazuduši no Latvijas ekonomikas. Jā, tajos ieskaita tiešā arī 1,5 miljārdu latu, kurus bankas ir aizdevuši saviem meitas uzņēmumiem Holandē, lai paši nopērk nekustamo īpašumu šeit, kas tagad tā ir kredīti, kas ir pazuduši no Latvijas ekonomikas. 4,7 miljārdus latu izņemot ārā no ekonomikas, protams, mums ir krīze. Latvija nav vienīgā valsts, kas piedzīvo krīzi šobrīd Eiropā. Mēs esam dzirdējuši arī par tām tikas valstīm pārējām Portugāli, Īriju, Grieķiju un Spāniju, kuras arī piedzīvo krīzi. Un arī avīzēs bieži lasīt, tas tādēļ, ka viņu valdības ļoti bezatbildīgas. Grieķu valdība var būt bezatbildīga, bet arī tad viņa parāds, kā Marks Beisbergs norādīja, pirms krīzes bija 115% no iekšzemes koprodukta, tagad ir 160%. Krīzes rezultātā viņi ir kļuvuši ļoti sliktākā situācijā. Bet pārējās valstis, izņemot Grieķiju, Portugāli, Īriju, Spāniju, viņas nebija bezatbildīgas. Viņām visām bija budžeta pārpalikumi pirms krīzes. Tas nebija iemesls, kādēļ šīs valstis nokļuva krīzē. Valstis nokļuva krīzē citu iemeslu dēļ. Un šī ir tabuliņa, kuras izkopēja no Martina Wolfa raksta Financial Times. Šīs Portugāla, Īrija, Grieķija un Spānija ir redzamas kā valstis, kurās ir problēma. Un šeit mēs redzam to, cik šīs valstis ir aizņēmušās ārvalstīs, lielākoties privātajā sektorā. Jo vairāk valstis Eirozonā esot aizņēmās citās Eirozonas valstīs naudu, jo viņas ir lielākās problēmās šobrīd. Faktiski lielākajās problēmās ir tās valstis, kuras akceptēja lielu daudzumu ārvalstu naudas, pievienojoties pēc vienošanās Eirozonai. Gluži tāpat šeit, kreisajā pusē, redzam tekošā konta deficīti šajās valstīs 2007. gadā, respektīvi tas ir apjoms, par kuru citas Eirozonas valsts kreditēja šīs tikas valstis. Problēma Eirozonas valstīs, gluži tāpat kā Latvijā, ir no ārzemēm ieplūstošs ļoti liels privātās naudas apjoms, kurš neieplūst iekšā produktīvos sektoros, bet ieplūst iekšā, piemēram, spekulācijās nekustamo īpašumu, piemēram, arī tajā skaitā, piemēram, Spānijā un citās valstīs, un līdz ar to padara šajās valstīs ražošanu pārāk dārgu un iznīcina ekonomiku. Problēma ir identiska ar Latvijas problēmu. Un, ja mēs paskatāmies uz Vāciju, kura aizdod naudu, tad tai otrā pusē Spānija, kas aizņemās, un šie grafiki ir praktiski vienādi. Respektīvi tas, ka viena valsts aizdod, viņi nokļūst tādā aizdevēja pozīcijā, otra valsts aizņemās, bet abas kopā rada ļoti lielu ekonomisko nestabilitāti.
Bakers un Gulde, Starptautiskā valūtas fonda vadošs speciālists. Bakers bija Starptautiskā valūtas fonda misiju vadītājs vairākās Dienvidu Austrum Eiropas valstīs. Gulde, jūs atceraties, bija Starptautiskā valūtas fonda misiju vadītāja Latvijā. Ir uzrakstījuši ļoti interesantu rakstu Starptautiskā valūtas fonda mājaslapā, nopublicējuši par to, kuras Austrum Eiropas valstis bija sekmīgākas un kuras bija mazāk sekmīgas pēc pievienošanās Eiropas Savienībai. Un tas, ko viņi secina, ir, ka sekmīgākas bija tās valstis, kurās bija augošs valūtas kurs pēc pievienošanās. Nesekmīgas bija valstis ar fiksētu valūtas kursu. Respektīvi, visas valstis, kuras mainīja savu valūtas kursu, bija sekmīgas, visas valstis, kuras noturēja fiksētu valūtas kursu, bija nesekmīgas. Viņi arī secina, ka salīdzinot, piemēram, dažādus mērījumus, tekošā konta deficītu vai to, cik paaugstinās faktiskā kursa likme, vai to, kāds ir izaugsmes ātrums šajās valstīs, salīdzinot 2010. gadām. Tad visas tās valstis, kuras turēja fiksētas valūtas kursus, izrādījās nesekmīgākas. Un nesekmīgākās, protams, bija Latvija un Igaunija. Un šī ir, runājot par Latvijas veiksmīgo izēju no krīzes, es domāju, ļoti apsūdzoša tabula, jo tā rāda kopējo izaugsmi no 2003. līdz 2010. gadam. Un mēs varam redzēt, ka Latvija kopumā pieauga apmēram par kādiem 12%, Igaunija apmēram par 15% kopumā mūsu ekonomikas pieauga laikā no 2003. līdz 2010. gadam. Ņemot vērā izaugumu un ņemot vērā peitumu, ir ļoti lēni izaugsmes ātrumu. Citas valstis, kas aktīvāk manipulēja ar monetāro politiku, ir augušas nesalīdzināmi ātrāk šajā laika periodā. Tā kā teikt, ka mēs Latvijā esam sekmīgi kaut kādā veidā izrisinājuši šo krīzi vai sekmīgi pārvaldījuši ekonomiku, ir nepareizi. Problēma Eirozonas tiks valstīs vai problēma Latvijā ir tajā, ka vai eiro vai fiksētā valūtas kursa sistēma jau ir ļoti viegli ieplūst kredītiem, kredīti ieplūst neproduktīvos sektoros, bet nav mehānisma, ko darīt, kā šie kredīti būtu projām tagad no Latvijas. Mēs nevaram neko izdarīt praktiski. Mēs nevaram mainīt valūtas kursu, ja mēs apņēmušies nemainīt, vai, ja mēs būtu Eirozonā, mēs viņu nav nevarētu izmainīt. Mēs esam Eiropas Savienībā, mēs nevaram uzlikt kapitāla barjeras un aizliegt izvest naudu ārā no Latvijas, vai uzlikt kaut kādā veidā izsniegt kredītus. Mums nav mehānisms, mums nav tādas praktiski cita ceļa, izņemot, protams, valdības aizņemšanos. Un, ja mēs skatāmies kopumā uz tām valstīm, kas tātad ir sekmīgas šajā periodā, nobeidzot šo runas daļu, tad tā ir Slovākija, Čehija un Polija, 3 valstis, kuras pacēla savu valūtas kursu laika periodā 2013. gadam. Jēga valūtas kursu pacelšanai nav tik daudz bremzēt, piemēram, eksportu vai veicināt importu, kā domā, bet jēga šī gadījumā izrādījās tā, ka tad, kad valūtas kurs ir svārtīgs, viņš ceļās, cilvēki baidās ņemt kredītus ārvalstu valūtā. Un šajās 3 valstīs Centrālā banka nobaidīja kredītus, cilvēks ņem kredītus eiro vai Šveices frankos vai kādā citā valūtā. Viņi viņus nepaņēma, neizveidojās kredītu burbulis, un līdz ar to mēs ieguvām pozitīvu situāciju. Latvija šeit ir atzīmēta ar mīnus 10%. Tas tādēļ, ka Latvija devalvēja latu 2003. gada beigās, 2004. gada sākumā, pārējot no SDR piesaistes uz piesaisti eiro. Tur neveiksmīgi sanāca tā, ka tieši tajā brīdī eiro nokritām. Faktiski mēs ieguvām faktiski devalvāciju par 10%. Brīdī, kad mums noteikti nevajadzēja devalvāciju, bet vajadzēja drīzāk otrādi pacelt kursu uz augšu, kā to ir izdarījuši sekmīgās valstis. Par šo es gribu teikt, ka īstā problēma Latvijā nav jautājums par valdības
fiskālo ļodaino politiku. Protams, valdība izmantoja to, ka ienāca ļoti daudz naudas un viņi tērēja, tas ir skaidrs, to mēs nevaram nekādā veidā noliegt. Bet mēs arī varam teikt tā, ka labi, mēs varētu iedomāties, ka valdība mēģinātu apstādināt privātā pētījuma iegūšanu. Bet ņemot vērā, viņš iegūda ar ātrumu 12-15% mežģienas koproduktu gadā, tad ideja bija, ka mēs turētu 12-15% budžeta pārpārkumus. Tā bija ideja. Tas ir nereālistiski jebkurā gadījumā. Un tas, ko izdarīja Igaunija, vienalga nekur nenoved. Tas, ka viņi iztaisīja budžeta pārpalikumu 1-2% apmērā, es neuzskatu, ka Igaunija ir sekmīgākā situācijā kā Latvija šobrīd. Igaunija, kur 2003. gada ir pieauguši 15%, un Latvija par 12%. Kur ir sekmes? Lielākā problēma ar darba vietu Latvijas politiku krīzē ir bez šaubām darba vietu skaitā. Mēs paskatāmies uz to, cik bija darba vietas Latvijā, reknējos gados vai pirms tam, piemēram, ņemot 2004. gadam, tad viņas svārstījās kaut kur apmēram 900,000, 950,000 darba vietu. Šīs politikas sēkas ir, ka krīzē darba vietas skaits nokritās līdz nedaudz bez 700,000. Mēs zaudējam 200,000 darba vietu. Tas ir ļoti, ļoti daudz priekš Latvijas. Un tā arī ir galvenā Latvijas faktiski problēma, tas, ka mēs esam pazaudējuši darba vietas. Mēs esam varbūt saglabājuši valsts fiskālo maksātspēju, bet nauda jau nerodas no fiskālās maksātspējas. Nauda rodas vai bagātība rodas, ja cilvēks iet un strādā, viņš kaut ko dara. Tā rodas kaut kāds jauns preces vai jauns pakalpojumi. Tas nerodas no tā, ka mums ir kaut kādā veidā budžeta balanss. Ja mēs pazaudējam tik ļoti daudz darba vietu, tad mēs arī pazaudējam reālo ekonomisko labumu, kas ir noticis Latvijā, vai reālu ekonomisku pārticību. Un mēs pazaudējam arī ļoti daudz cilvēkus, kuri aizbrauks prom, vai viņi kādreiz atbrauks. Un tie cilvēki, kurus mēs esam izskolojuši šeit Latvijā, par kuriem mēs esam samaksājuši milzu naudas, lai viņi iegūtu augstāko izglītību un tā, un viņi aizbrauc prom kā subsīdiju citām valstīm. Viņi nerada pie mums bagātību, un mēs uzdāvinām īstenās investīcijas citur. Tas ir neprāts. Īsi varbūt paskatoties, kas nav galvenā tēma šodienas konferencē, protams, bet īsi paskatoties uz to, kā citas valstis dara un kāda ir atšķirība, tad Latvija un Igaunija, un šīs nodarbinātības dati es paņēmu no 92. gada, tad mēs varam redzēt, ka gan Īslandei, kas ir ar zaļo krāsu iezīmēt, gan tukšākai Igaunijai, gan sarkanākajai nedaudz Latvijai, ir līdzīgi nodarbinātības rādītāji pieaugumi saucamajos treknējos gados, bet veiksmīgākas Īslandes krīzes risināšanas metodas, viņi darba vietu tikums bija daudz mazāks un daudz ātrāk beidzās tas, ka darba vietas tika samazināts. Latvija un Igaunija cieta daudz vairāk, un abas valstis cieta. Arī Igaunija ir ļoti tuvu Latvijai cietusi nodarbinātības apjomā. Vai paskatoties tuvāk tātad šo te pašu grafiku, mēs varam redzēt tātad šos te milzu kritumus. Par ko cīnās grieķi? Varbūt ir citreiz jautājums, un jautājums, vai viņi pilnībā neprātīgi tajā, ko viņi dara. Bet es gribētu teikt, viņi cīnās par darbvietām. Protams, ka tas, ko viņi dara, noved pie valsts bankrota šajā brīdī, bet es drīzāk piekrist Markam Veisbergam sakot, ka te valsts bankrota noved kopējo politiku, tāpēc, ka valsts sāka ar 115% budžeta kopējo deficītu. Tas ir daudz, bet ne īpaši daudz. Viņi novestu tagad pie daudz lielāka. Bet cīņa, ko grieķi cīnās, ir par darbvietām. Šis ir 2009. 2010. gada darbvietu kritums Grieķijā. Tie ir 2,3%. Šis ir kritums šajos gados Latvijā. Šis ir kritums Islandē, Lietuvā un arī Igaunijā, kurās arī ir līdzīgas rezultāti. Tās, par ko cīnās Grieķija, kas varbūt citreiz Latvijā netiek izprast līdz galām, ir par savu darbvietu skaitu.
Un darbu vietas ir tās, kuras ja viņiem izdodas viņas saglabāt, viņiem izdodas viņas nodrošināt, ka cilvēku tālāk strādāt, ir kaut kas eventuāli pēc tam var radīt pārticību. Ja viņas tiek iznīcināts, kā viņas dabūt atpakaļ no jauna. Pat, ja tev ir tā kā valsts maksātspēja pēc tam. Tā kā secinājums no viss šī ir faktiski no Austrum Eiropas pieredzes, kopš 2004. gada, ir, ka efektīvākais pret krīzes mehānisms slēpjas ne jau fiskālajā politikā, bet monetārajā politikā. Tas slēpjas tajā, ka tiek mēģināts bremzēt kapitāla plūsmas, kas mazās valstīs, tādās kā Latvija, var ļoti ātri ienākt iekšā, pārpludināt mūs un uzspridzināt mūsu ekonomiku. Labāk, ja nonāk krīzē, tad droši, ka valūtas kursa maiņa kopā lielu budžeta deficītu un parāda apcepšana ir labākā metode, kā mums to rāda Islandes pieredze. Grieķija ir valsts bankrots, tādēļ, ka viņi mēģina galā nemainot valūtas kursu un vienkārši investēt darba vietām, bet tas nav pārāk efektīvs risinājums tā vai tā. Un līdz ar to tas jautājums, faktiski, es vēlos pagriezt šo jautājumu par fiskālās atbildības un fiskālā budžeta līgumu nedaudz citā rakursā. Ja mēs saprotam to, ka mūsu galvenā problēma nebija valsts fiskālā politika, bet bija monetārā politika, tad mums arī jāsaprot, ka ja mēs nākotnē sekosim savu iepriekšējo gadu pieredzēju, sekosim tām, ko Starptautiskā valūtas pētnieki ir izpētījuši, droši vien mēs nonāksim pie viena vai otra veida izmaiņām monetārajā politikā. Mēs arī droši vien piedzīvosim, pat ja mēs pievienosimies Eirozonai, piemēram, mēs arī piedzīvosim izmaiņas Eirozonas monetārajā politikā. Tā kā ir, viņa nevar turpināt, viņa vai nu izjuks, vai viņa taisīs inflāciju pie sevis. Ir divas iespējas, kā Eirozona var mēģināt atrisināt savu krīzi. Ja viņa taisīs inflāciju, tad mūsu budžeta pārpalikumi atkal nestrādās īsti, tāpēc, ka pie inflācijas dinamikas ir pavisam citas. Līdz ar to jautājums var būt par to, kad mums vajadzētu turēt budžeta pārpalikumu kā budžeta pretkrīzes ieroci. Ir arī jautājums, ko uzdev Starptautiskā valūtas fonda pētnieki savā rakstā. Viņi jautāja, ja mēs varam valstīm, kurās veidojās burbuļi, teikt, jums ir jāveido budžets ar pārpalikumu. Bet tas, kas pēc būtības tā tiek pateikts, ir, ka jums ir jāatsakās no valsts investīcijām infrastruktūrā. Jums ir jāatsakās no investīcijām skolās, jums ir jāatsakās no investīcijām ceļos, jums jāatsakās no investīcijām rūpniecībā. Priekš tam, lai mēs nodrošinātu iespējas brīvi taisīt nekustamā īpašuma burbuļus. Tāpēc, ka tāda mums būs valsts, kas ir droša, un mēs varēsim brīnišķīgi pastāvēt. Tam nav jēgas. Jēga ir investēt infrastruktūrā, ne jau nekustamā īpašuma burbuļos. Un tas, par ko mums ir jādomā, varbūt citreiz ir, kā mēs bremzējam to, ka mēs veidojam nekustamā īpašuma burbuļus, un kā mēs veicinam to, ka mēs investējam infrastruktūrā. Un šie jautājumi nav vienkārši. Ko nozīmē turēt minimālu deficītu krīzes laikā? Tas nozīmē lielu pasažieru plūsmu Rīgas lidostā un ne tos pasažierus, kurus mēs vēlamies. Ko nozīmē tas, ka mums vajag izveidot savu spilvenu, par ko bija daudz runāts un ko Latvijas Banka uzsvēra, mums vajag uzveidot savu spilvenu nebaltai dienai. Tas nozīmē, ka, ja es piekrītu, ka mēs nevaram mūsdienās paļauties vairāk uz finanšu tirgiem, kā uz kaut ko, kas nepārtraukt un droši finansēs valstis, jebkurā gadījumā. Viņi ir kaut kurš pārāk nestabili. Es piekrītu, ka mums ir jāveido finanšu spilvens. Bet es argumentētu, ka mums šis finanšu spilvens jāveido aizņemoties. Mēs aizņemamies naudu tad, kad mēs varam un noliekam malā. To var veikt Latvijas Banka, to var veikt valdība. Un tad mēs varam izveidot šo spilvenu, bet atkal, ja mēs izveidojam, pieņemam fiskālās disciplīnas likumu, un mēs ārkārtīgi esam cieti apjomā, cik mēs varam aizņemties, mums nebūs iespējas aizņemties naudu, lai atliktu nebaltajām dienām. Līdz ar to arī šādai rīcībai, piemēram, paredzot, piemēram,
Latvijai pieeja pie finanšu tirgiem, Latvijas bankas, valdības, makroekonomikas speciālisti redz, būs krīze. Viņi saka, veidosim spilveni. Bet mums nav iespējas, tāpēc, ka mums fiskālās disciplīnas likums, kas mums aizliedz veidot lielāku deficītu. Līdz ar to šādu politiku var aizliegt izveidot spilveni, kas mums var būt nepieciešams krīzes laikā. Inflācija ir vēl viena lieta, kas ir sarežģīta un arī, ko es vienkārši gribēju pieminēt, ir, kas mums jāņem vērā, jo pie inflācijas, pie tā, ka cenas kāpj, ir ļoti grūti saprast, cik faktiski būs lieli ienākumi nākošā gada budžetā un kāda būs tēriņa. Un inflācija, es domāju, ka mēs esam kopumā laikmetā, kas nav stabilitātes laikmets, es domāju, ka mēs esam nestabils naudas laikmetā dzīvojam, es domāju, ka attiecas arī uz eiro, un tagad, ja mēs viņam vēlamies pievienoties eventuāli, es domāju, ka mēs nevaram sevi ierobežot ar ļoti striktu budžeta deficītu likumu tādēļ, ka pastāv pietiekami liela varbūtība, ka šo krīgas valsts deficītu, piemēram, tiks finansēta jaunas naudas drukāšana, kas jau notiek, bet lielākos apmēros, kas radīs eventuāli inflāciju, kas arī atnāks pie mums. Un tad balansēts budžets būs daudz sarežģītākā vienādība nekā tas vienkāršais un skaidrais, ko mēs mēģinājām ierakstīt likumā iekšā. Un kas ir sabalansēts budžets? Protams, es šeit neaicinu ne uz brīdi veidot nesabalansēts budžets, dabiski. Bet sabalansēt varbūt nevis viena gada griezumā, varbūt sabalansēt, 10 gadu griezumā, sabalansēt griezumā, kā mēs panākam arī vienlaicīgi izaugsmi kopumā. Uzsverot, ka valdības galvenajiem rūpē būtu jābūt darbvietām un galvenajai rūpē būtu jābūt attīstībai, jo tad mēs varam nonākt pie tā, ka mēs dzīvojam bagātākā, pārtikšākā valstī. Budžeta pārpalikums dažu procentu apmērā neglāb no krīzes, kā mēs to redzējām ar Igaunijas piemēru, neraugoties uz to, ka viņi skaitās ļoti veiksmīgi valsts, jo viņi pievienojusies Eirozonai. Ekonomika, kopš pievienošanās Eiropas Savienībai praktiski nav augusi Igaunijā, viņiem vērā krituma krīzes laikā, un tā nav veiksmes formula. Valdībai savukārt būtu jāstrādā kopā ar Latvijas banku aktīvāk, lai nodrošinātu attīstību un izaugsmi. Latvijas bankai, manuprāt, būtu aktīvāk jāiesaistās un jābeidz vienkārši kritizēt no malas, bet jāsāk kaut kas praktisks darīt, es domāju. Paldies!